Nu, tautā Latvijā, tā tad visiem svētītu vakaru. Nu, redziet, rādu savus darbiņus. Jā, viens no darbiņiem man ir, pielikšu, pacelšu, lai redziet. Viens no darbiņiem ir šāds. Tā, pavilkšu nos telefonu, lūk. Nu, lūk. Tā, viens ir šāds, redziet, ko interesanti. Pavilkšu nos, lai jūs redziet. Melns, oranžs un iekšā ieliku lina lupatu, jeb lina audumu. Jā, tātad šāds ir viens darbiņš, svaigākais. Tā. Tad ir šāda opcija. Gaidiet, parādīšu. Nu, varbūt, kad nolieku šeit. Nu. Jā, arī kaut kāda lupatiņa, re, kur iekšā. O, baigais darbiņš, jā. Tā, tūlīt skatām. Tad rādu. Nākam, labi rādu sarkano, ugunīgo darbu. Mirkli. Tā, re. Tad izdomāju šādu darbiņu vienu dienu, paga attālināsies. Nu, ot šāds darbiņš, re, ko pievilksim tuvāk. Re, kā te viss interesanti ir. Re, kā. Nu. Tā, tas ir 3 parādīju, ja? Tad šitādu vēl šodien sasmērēju. Skatāmies tauta Latvijā. Šitādu šodien uzcepu, paga. Re. Nu, lūk, melns. Ar tādiem zelta un, jā, redziet, mazliet zelta krāsu un oranžu atiesim nost. Nu, ot šitāds te pie sienas varētu būt. Tā, interesanti, nezinu. Kaut ko mēģinu tā, lai katrs ir individuāls, lai nekas neatkārtojās. Nu, un šādu arī biju uztaisījis. Atkal, reku ir lina audums, reku ir celtniecības lenta iekšā tas, ko apmetēji liek reģipšas šubas, lai aiztaisītu ciet. Lūk, un kaut kā tā. Tā kā šitādi darbiņi tauta Latvijā ir pēdējās dienās radušies, jā, visus var no manis nopirkt. Visi šitie būs ierāmēti drīz un būs pārdošanā.